Sveiciens visiem šajā brīnišķīgajā piekdienā. Priecājos atkal šeit būt. Un, jā, esmu Lotte Šaitere, esmu 4 bērnu mamma un esmu šajā klubā jau gan arī 3 mēnešus. Un priecājos, ka es varu pievienoties šai kompānijai, jo man ļoti, ļoti patīk ceļot kopā ar ģimeni, un vienmēr es esmu meklējusi iespējas, kā to izdarīt gudrāk. Un tieši šī kompānija to arī palīdz darīt, un par to es arī pastāstīšu drīzumā šajā prezentācijā. Vēl piebildīšu to, ka, ja tev ir kādi jautājumi, vai tu vēlies jau reģistrēties, tad pēc tam sazinies ar šo personu, kas tev uzaicināja, vai nosūtīs šo linku. Un, jā, un lai tev arī izdodas viss ar sanākumiem. Bet tagad es padalīšos ar prezentāciju un pastāstīšu par šo brīnišķīgo kompāniju, kura dod šīs iespējas ceļot gudrāk. Tātad kompānijas nosaukums ir Travorium. Kompānija ir, lai mēs varētu ceļot vairāk, ceļot labāk un arī ceļot lētāk, jeb izdevīgāk un baudīt un piedzīvot un iegūt daudz pieredzes. Uzņēmums, kas padarīs tavu dzīvi labāku. Kompānijas tāda kā misija, kā tas topiks, jeb galvenā šī, mm, varētu teikt, ideja ir tā, lai cilvēki, jebkurš var atļauties ceļot, piedzīvot, palikt kaut kur pa nakti, dažādās rezervācijās, lai cilvēks var izbaudīt baltos palagus, kā man tuvs ģimenes cilvēks saka, jā, es gribu viesnīcā, jā, es gribu baudīt, es gribu sajust to svaigo smaržu, baltos palagus. Un tas ir par to, ka tu vari piedzīvot, ka tu vari sajust to, ka tu vari būt tāds piepildīts ar kaut ko gaišu. Jo man liekas, tā, kad mēs ceļojam, mēs iegūstam tik daudz pieredzes, ka mēs esam pilnīgi savādāki nekā tie, piemēram, tie paši bērni. Viņi redz daudz vairāk, viņiem ir plašāks skatījums, plašāks redzējums, vairāk pieredzes, vairāk izaicinājumu bijuši, ar ko viņi ir tikuši jau pāri, un ka viņi ir pilnīgi atšķirīgi nekā tiem, kuri nav ceļojuši. Arī runājot ar cilvēkiem apkārt, tie, kas ceļo, arī es esmu prasījis, nu kā ir, un es saku, jā, pilnīgi, pilnīgi savādāk. Un jā, tad ceļošana ir tā, kas tavu dzīvi padara savādāku, piepildītāku un arī, protams, arī labāku. Tātad mazliet par kompāniju. Kompānijas vadītājs un dibinātājs ir Deivids Harts un viņa brīnišķīgā sieviņa. Kompānijas uzņēmuma specializācija ir klientu piesaiste. Kāpēc? Tāpēc, ka kompānija grib, lai katrs cilvēks varētu būt šīs kompānijas biedrs un izmantot šīs brīnišķīgās iespējas ceļojot, nepārmastājot, baudīt skaistas atmiņas, ko rakstīt savā atmiņu kladē. Dibināta 2013. gada martā Amerikā un otrā dekāde biznesā. Iespējas vairāk nekā 60 valstīs un 7 kontinentos, kur tu vari gan ceļot, gan arī iegūt pasīvos ienākumus, parādot to arī citiem, ja padaloties ar to par šo klubu, par šo brīnišķīgo iespēju arī citiem cilvēkiem, kas vēl tikai sapņo ceļot, kas vēl sapņo izplasīt spārnus un lidot. Tā kā, jā, tu vari iegūt pat kā pateicību arī pasīvo ienākumu veidā. Tātad pēdējo 2 gadu laikā kompānija ir pastāvīgā izaugsmē, jo kompānija visu laiku grib, lai viņu partneriem, ja kompānijas biedriem ir labs pakalpojums, ir kvalitatīvs pakalpojums, ir brīnišķīgas atmiņas un arī, protams, arī brīnišķīgs biznes, ko mēs padarām cilvēkus smaidīgākus, laimīgākus, piepildītākus ar daudz vairāk iespējām. Un tāpēc kompānija ir ieinteresēta pie tā, lai viņa kluba biedriem ir labi un viss viņiem izdodas. Jā, 2024. gadā ir vairāk kā 20,000 jaunu klientu šajā kompānijā, un jau jūnijā jau pieģistrējās 2849 jauni partneri šajā kompānijā. Galvenais birojs ir Kalifornijā, tāpat arī ir birojs Spānijā un Kazahstānā. Tātad kompānija ir vairāk uz ceļojuma industriju, jo cilvēkiem, kad mēs ceļojam, mēs iegūstam šīs gaišās domas, gaišās atmiņas, krāsainās atmiņas, ūdenskritumus, kalnus, atkarībā, kas katram interesē. Kādam interesē slēpot, kādam interesē vienkārši pamosties no rīta ar skaistu skatu aiz loga un kafijas krūzi.
vienkārši malkojot mierīgi un bez stresa. Tāpēc arī ceļojuma industrija cilvēkiem, lai dzīves padarītu krāsainākas, skaistākas un piepildītākas. Tātad tas kādam var būt arī sapņu bizness, kompānija, kurā cenšas padarīt cilvēkiem skaistāku dzīvi, piepildītāku, un tā arī padaloties arī to kādam citam, tu vari dabūt šo pateicību arī finansēs. Tas ir viegli izskaidrojams un aizraujoši, jo tu dalies ar savu pieredzi, tu dalies ar savu iedvesmu, tu dalies ar savu sajūsmu par to, ka tu gribi. Tu gribi parādīt to, ka, hei, ja man bija iespējams, tev arī tas būs iespējams. Tas ir aizraujoši, jo katrs ceļojums ir aizrautīgs. Tu aizraujies, tu saredzi, tu ieelpo, tu iedvesmo, tu nogaršo to, un tu vēlēs ar to dalīties arī citiem. Mājās veicams biznesa ar lielu potenciālu. Tu vari ne tikai mājās strādāt, kā es, 4 bērnu mamma no mājām strādāju, stāstu jums šo prezentāciju, un tajā pašā laikā es varu būt kopā ar saviem bērniem. Tajā pašā laikā es varu aizvest viņus uz skolu, kas man drīzumā sākas. Tajā pašā laikā es viņus varu izņemt no skolas, kad tas ir nepieciešams. Tajā pašā laikā es varu aizbraukt ar viņiem ceļojumā. Tajā pašā laikā es varu arī pelnīt naudu. Un es varu būt kopā ar savu ģimeni, jo man tas ir ļoti svarīgi, ka es neesmu atrauta no savas ģimenes, bet ka es varu veltīt laiku saviem bērniem, redzēt, kā viņi izaug, redzēt, kā viņi attīstās un piepildīt viņu sapņus, parādīt to, ka, hei, tu vari, ej, izaudz, nenogriezt viņiem spārnus, ļaut viņiem lidot, saskatīt viņu iespējas un ļaut viņiem palīdzēt attīstīt, jo finanses ir kā resurs, kur tu vari palīdzēt savam bērnam augt, kur tu vari ieraudzīt viņa talantus un palīdzēt viņa talantam izaugt, ka tu vari tiešām izplast viņiem spārnus un ļaut viņiem lidot. Jo kā jau Vorens Bafets ir teicis, tu neatradīsi veidu, kā pelnīt naudu, kamēr tu gulēji strādās līdz mūža galam, un tā arī ir, ka cilvēki ļoti daudz strādā, lai varētu gan paši samaksāt par savām pamat vajadzībām, gan par bērnu attīstību, skolu. Un ja tu atradīsi veidu, kā no rīta pamosties un tev ienāk naudiņa, un tu esi pilnīgā mierā, jo tu zini, ka tev ir ko ēst. Tev būs ar ko bērnus pabarot, tev būs ar ko viņus apģērbt, tev būs par ko īri samaksāt, un tev vēl būs ar ko ceļot. Un tā ir tāda brīvība, tā ir tāda, vienkārši vajag satvert. Satvert to, ko tu vēlies, uz ko tev mirdz acis. Tas ir tas, kas tev šobrīd ir vajadzīgs. Ieraudzīt potenciālu sevī, ka tu arī vari ceļot par kurortiem, viesnīcām, braukt ar kruīzēm, īrēt mašīnas, izklaides parka, gan dažādas ekskursijas, aktivitātes un izklaides, ko piedāvā šī kompānija. Tā ir kā platforma, kā tāda sapņu piepildīšanas platforma. Jo es, piemēram, ļoti gribu ceļot. Un es ceļoju gan ar bērniem, gan ar ģimeni, gan ar lidmašīnu, gan šoreiz mēs šajā mēnesī jau pēc nedēļas mēs brauksim ar kuģi, ka es varu iedot bērniem šo adventure, šo piedzīvojumu sajūtu. Jā, mēs dosimies, mēs brauksim, mēs redzēsim, mēs piedzīvosim, un to vajag uztvert katram. Vienkārši satver to sajūtu, ko tu vēlies sajust, ko tu vēlies sagaidīt no šīs kompānijas. Jo kompānija dod brīnišķīgas priekšrocības. Viena no tā, ka kompānija strādā uz ceļojumu abonementu. Un tu kā platīns vari saņemt minimums 2 atpūtas galamēģus gadā. Kompānija strādā uz abonementu sistēmas, kā piemēram, ja mēs ejam uz sporta klubu, mēs maksājam abonementu, lai mēs varam izmantot sporta kluba priekšrocības. Ja, mēs varam vien trenēties, sasniegt savus mērķus, iegūt skaistu presīti, uzkučāt dupsīti, atkarībā, kas katram ir svarīgs. Jā, tad šeit tev ir abonements, kur tu vari kļūt par šo kluba biedru un izmantot šīs priekšrocības un braukt, ceļot, piedzīvot, apmesties tieši tādās vietās, kur tu vēlies, nevis to, ko tu vari, piemēram, atļauties bookingā vai jebkur citur, bet ka tu vari saredzēt, hei, es gribu tos baltos palagus, es gribu to svaigumu, es gribu tās iekļautās brokstus, es gribu all inclusive, kurus varu aizbraukt, man domāt par brokastīm un vienkārši baudīt. Un šeit tu to vari saņemt. Tu vari pelnīt ceļojumu punktus un izmantot tos uzreiz savās rezervācijās, brauc kaut vai pēc 10 dienām. Brauc, izbaudi, rezervē ceļojumus pēc ceļojuma aģenta cenām un nepārmaksā. Jo tas ir svarīgi, ka tu redzi tās cenas, ko redz ceļojuma aģenti. Un tev nav nekādi uzcenojumi, kas ir standartā kaut kādās ceļojuma aģentūrās. Šeit tu redzi šīs cenas,
un tu par tādām arī samaksā. Tu redzi, cik maksā nodokļi, kas un kā, un tas viss kopā sanākot, tu redzi šo patieso cenu, cik īstenībā tas ir jāmaksā. Un mēs arī izpētījām, būs arī piemēri pēc tam. Piemēram, ir brīnišķīgs rezorts, kurorts, kurš maksā, piemēram, 300 eiro par nakti, un tu pasties to pašu bookingā, un bookingā vispār viņš nav pieejams. Tādiem datumiem, tādās cenās vispār viņš nav, vai, piemēram, nav tādu numuriņu, kā piedāvā Travorījums. Ja? Tad, restīvi, tev pat tiek iedota ekskluzīva iespēja, kas nav pieejama jebkuram citam. Ja? Tu vari ietaupīt līdz pat 60% un saņemt 3 naudas atmasu vēl tādas punktu veidā, ko tu atkal vari izmantot citur. Restīvi, tu ceļo, tu baudi, un tev kompānija vēl atgriež naudu par to, ka tu ceļo. Forši, vai ne? Tev pat arī ir iespēja veidot biznesu šajā kompānijā, parādot par to citiem, pastāstot par šo foršo iespēju, ka tu vari ceļot, rezervēt sarunas par savām aģentu cenām, nepārmaksāt, un tā parādot šo iespēju kādam citam, tu vari nopelnīt savus pasīvos ienākumus. Pastīsimies vienu no šīm vietnēm, ko tad kompānija piedāvā. Tātad turisma vietne, Travelsite, izdevīgāk nekā pie ceļojuma aģenta. Tad pastīsimies salīdzinājumu, cik tad kas maksā. Tātad, piemēram, visas cenas, ko es rādīšu, ir 2 pieaugušiem cilvēkiem. Tātad 2 pieaugušie cilvēki, Churchill Suites Monte Carlo Miami Beach 9 naktis, izmaksā Travorījumā $2326,90. Tā pati viesnīca, tie paši 2 cilvēki, tās pašas 9 naktis, Expedia izmaksā $4463. Nu, tu jau ietaupi $2000. Šeit viena nakts Harris Las Vegas Hotel Casino 2 pieaugušiem cilvēkiem izmaksā bookingai $277, Expedia $293, Travorījumā $15. Un tu vēl nopelni punktus, lojaltātes punktus, ko tu var izmantot jau citos savos rezervējumos. Tad pasties atšķirību 277 vai $15. Ir atšķirība. Kāpēc pārmaksāt, ja var ietaupīt? Šeit pastīsimies vēl viena. Fairmont Grand Del Mar, San Diego, United States, 2 pieaugušiem cilvēkiem uz 6 naktīm. 1923, Expedia 5047. Tātad tu nepārmaksā $3123,604. Tu viņus ietaupi. Un šos 3000 tu vari izmantot citā savā rezervējumā. Pēc nedēļas, pēc mēneša, pēc gada. Forši, vai ne? Un to dabū 3% naudas atmaksas lojaltātes punktu veidā. Tad nākamā platforma. Atpūtas ceļojumi, jeb sapņu ceļojumu platforma, kur tu vari rezervēt savus ceļojumus, jeb vietas konkrētām, tā kā restīvi, piemēram, studijā tipa numurs. Mēs esam pieduši, ka mēs varam ņemt tādu dzīvoklīšus vai kaut ko tam līdzīgu, ja. Tad te ir, piemēram, Kanāriju salas Spānija. Es ļoti gribu Spānijā aizbraukt, tā kā tas jau man būs nākamais tā kā mērķīts, kas man ir jāsasniedz. Mēs jau brauksim tuvāko 14 mēnešu laikā, mēs brauksim uz Franciju. Varēšu arī padalīties pēc tam nākamreiz par to, kad mēs te būsim bijuši, kā mums tur gāja. Arī izbaudīsim brīnišķīgu iespēju. Tad nākamais droši vien, ka būs Spānija. Tad jā, tad ir Kanārijas salas, 8 dienas, 7 naktis, studijā tipa numurs, mazdziedzības cena $899, mūsu cena, jeb kluba biedru cena Travorījum, $7 plus nodoklis. Pēc punktu izmantošanas. Ja? Tad arī, ja, piemēram, tu esi tikko reģistrējies, un tev atverās platforma pēc 7 dienām, un 8 dienā tu pasties, es gribu braukt uz Spāniju. Bet man vēl nav pietiekami daudz šie ceļojuma punkti. Tad tu tāpatās vari tikt šajā Spānijas studijā tipa numurā par mazāku cenu nekā mazdziedzības cena. Noteikti, ja tev interesē šis vairāk uzzināt, kā tur kas veidojās un ko un kā, sazinies ar to cilvēku, kas tev aizstīja šo prezentāciju. Meksika, Cabo San Lucasā. 8 dienas, 7 naktis, 1 guļamistabas numurs. Tas ir 2 pieaugušiem cilvēkiem. Ja? 2 pieaugušiem cilvēkiem, arī tie $7, 2 pieaugušiem cilvēkiem. Man šeit vienkārši jumta nones. 8 dienas, 7 naktis, 1 guļamistabas numurs.
Mazumtirdzniecības cena 1299, Trevorium cena pēc punktu izmantošanas 149 plus nodoklis. Runājot par nodokli, nodoklis katrā vietā atšķirās. Piemēram, Rīgā tie ir 2 eiro pilsētas nodoklis. Zinu, ka Ventspilī arī ir kaut kāds nodoklis. Um, Jēkabpilī arī kaut kas bija, un Daugavpilī arī. Tad, restīvi, katrai vietā atšķirās, tāpēc, ja tu nav rakstīts, tu, nevar pateikt tā uzreiz. Orlando, Florida, Amerika, 8 dienas, 7 naktis, divkļumas, luks numurs, vienkārši ideāli. Luksiņš, pa vienkārši bonusā, $142. Kāpēc neizmantot luksu vai biznesa klasi par $142? Man liekas, tik forši. Tā viņš maksā $1149. Nu, tad trešā, šitā ir vienkārši, es uzskatu, to, ka tas ir nones jumtu, jo šī tiešām ir sāpņu platforma, Voltūrs, jeb pasaules tūres, kurās tu vari ceļot konkrētos datumos, tā kā, ja tu, piemēram, pasties, tev iekrīt atvaļinājums, tieši tajos datumos, kad ir pasaules tūre, ņem, brauc, baudi, tiešām baudi, izej ārā no sava šī burbuļa un vienkārši baudi. Kāpēc? Skaties, Venēcija, Itālija, 5 dienas, vesela nedēļa gandrīz vai iekļautas brokastis, tā kā par to arī nav jādomā, un ekskursija uz stīkla fabriku. Mazumtirdzniecības cenas $1110, a tev kā Travorium partnerim $360, diviem pieaugušiem cilvēkiem mīlīši. Dubaja, piezvēžuma viesnīca, 6 dienas, brokastis katru dienu, mazumtirdzniecības cena $799, Travorium cena $99. Ņemot vērā, ka Dubaja ir diezgan dārga, tad šis ir vienkārši kapeikas. Montego vai Jamaika, piezvēžuma kurorts, 5 dienas, all inclusive, jo viss ir iekļauts, kā es skatījos vienu blogu, kur bija atbraukuši mums pazīstami cilvēki. Viņi arī aizbrauc uz all inclusive, viņi saka, mēs aizbraucam, visu, ko mēs darām, mēs ēdam, jo tas ir iekļauts. Ko mēs darām? Ēdam. Tad aizjām uz treniņu zāli, tad ko atkal darām? Atkal ēdam, jo par to taču ir samaksāts. Tad šeit ir līdzīgi, tā kā, ja tu gribi izbaudīt visas Jamaikas, es teiktu tā, ka, kad tu esi kaut kādā pasaules valstī, izmanto to, ko sniedz tā valsts, kas ir viņa nacionālajie ēdieni. Un tad tur vienkārši tu vari izbaudīt. Jo, standartā mēs olas varam tāpat tās izvarīt arī mājās, vai izcept, uztaisīt olu komplekti vai omleti, bet tajā pašā laikā tur varbūt taisa savādāk, vai arī pamēģināt. Mazumtirdzniecības cena 1716, Travorium cena $612 priekš diviem pieaugušiem cilvēkiem. Mēs šeit tas ir vienkārši tik lēti. Tad Lasvegas, Amerika, vēl viena vieta, uz kurieni jāaizbrauc. Piedzvēžuma viesnīca, 5 dienas, 4 naktis, mazumtirdzniecības cena $750, Travoriums piedāvā to par $19, 2 cilvēki. Man šeit lidmašīnas biļetes sanāk dārgākas nekā viesnīca ar 2 pieaugušiem cilvēkiem. Tātad Havājas, Amerika, piedzvēžuma viesnīca, 5 dienas, 4 naktis, iekļautas arī brokastis 2 cilvēkiem, $499, vai mazumtirdzniecības cena 1530. Protams, ka par 499 sanāk daudzreiz izdevīgāk. Amerika, Ņujorka, piedzvēžuma viesnīca, 5 dienas, 4 naktis ir iekļautām brokastīm par $399. Kā? Un ko? Un kāpēc? Kas tad mūs padara atšķirīgākus no jebkurām citām turisma kompānijām? Pirmkārt, tas, ka Travoriums tev padod iespēju kā partnerim parādīt to citiem. Tad kompānija nāk pa taisno pie saviem partneriem, pie saviem biedriem, kuri tev pastāsta par šo iespēju, un tā tu par viņu uzzini. Savādāk nekā. Tikai vienīgi ar viņu biedriem, kas ir jau reģistrējušies šajā kompānijā. Tu reģistrējies, tu kļūsti kā biedrs, kā partneris, un baudi ceļojumus, pats ceļo, pats iegūsti brīnišķīgu pieredzi, un tu par to, protams, dalīsies citam. Jo, ja mēs aizējam uz veikalu un mēs saprotam, ka tur ir nenormāli garšīgas bulciņas, un tev kaimiņienē arī garšo tas bulciņas, protams, tu palīdzi sev pat tajā veikalā, taču viņas bija. Aizēja nopirkt, ko tā kaimiņiene arī, protams, ka aizies un nopirks tās savas bulciņas, jo viņa arī taču grib.
Viņa arī grib baudīt to eklēra bulciņu. Nu, eklērs, vai vārītā krēma, man piemēram ļoti garšo vārītā krēma bulciņas. Um, un man ļoti garšo Francijā, ļoti garšīgi cepumi. Tādi tā kā sviesta cepumi, viņš tāds ar šokolādes gabuļu, nu vienkārši dievīgs, kā saka, ļoti, ļoti garšīgs. Piemēram, Rīgā, kas iegāja veiklā, nebija tāds ļoti līdzīgs, bet viņš negaršo, viņš garšoja pilnīgi savādāk. Francijā viņš garšoja ļoti labi. Tāpēc ir jābrauc uz ārvalstīm baudīt šīs nacionālos ēdienus. Un Trevorims to dod tādu brīnišķīgu iespēju. Un, jā, restīvi šīs jāpakaim, ja nenopērk šīs bulciņas, bet vai šis bulciņu pārdevējs, vai šis veikals tev ieskaita naudu un pasaka, paldies, ka tu ieteici, un viņiem tagad ir jauns klients, nu diez vai. Trevorims tev parāda šādu iespēju un pasaka, hei, mēs tev samaksāsim par to, ka tu pārdosi biedra abonementu, mēs tev par to pateiksim paldies. Pastīvi, tu mums iedod klientu, un mēs tev pasakam paldies. Plašāk izvēl klientiem iespēju gūt ienākumus. Un arī, ja tu iesi kompānijas mājaslapā, arī tur ir tāds par mūsu abonementu sistēmu, jeb mūsu modeli. Tad mūsu biedrība, tas ir dalībnieki, var baudīt mūsu ekskluzīvo rezervēšanas sistēmu, kas piedāvā vairuma tirdzniecības cenas viesnīcām. Ja? Tātad automašīnu nomai, kruīziem, izklaidēm un aktivitātēm. Vidēji tu vari ietaupīt, kā jau mēs redzējām, mēs varam ietaupīt 20 līdz 35%, var arī vairāk, no mazumtirdzniecības cenas. Sēstinot pat 60% atlaidi. Tagad tu vari ietaupīt nepārš, jau tur ir redzēt, tur var 3000 ietaupīt. Kāpēc viņus iztērēt, ja var ietaupīt? Tad kā tad kļūt par šī kompānijas biedru? Kā kļūt un baudīt šīs privilēģijas? Ceļot, baudīt, redzēt, izgaršot, sagaršot. Tā ir bauda. Tāpēc tev ir jāņem šis abonements. Tev ir jāņem un jāceļo. Tev ir jāsagaršo un jāsaredz šīs iespējas, ko tu varbūt šobrīd vēl neredzi, bet tu sapņo par kalniem. Jo, piemēram, mēs Latvijā, un tur nav tādu kalnu, kā piemēram Īrijā, vai Vācijā, vai Polijā, vai Alpos, vai jebkur citur. Ja? Tu gribi notraukties lejā, nezinu, pa kalnu ar ragaviņām. Nu, tā kalna ragaviņām, kas, piemēram, es zinu, ka Ventspilī ir tāda iespēja, kur tu vari nobraukt ar tādu no kalna, tos Lemberga hūtus, tu vari forši nobraukt. Nu, vot. Bet ne par to stāsts. Stāsts ir par sajūtām, stāsts ir par iespējām, stāsts ir par tām emocijām. Tad tev ir jākļūst par šī kluba biedru, kur tu varēsi to izbaudīt, nepārmaksājot savu naudu. Ir 3 abonementu sistēmas - sudrabs, titāns, platīns. Vislabākais, vispopulārākais un ne bez iemesla ir platīns, jo tu vari iegūt visu par vislabāko cenu un ar vislabākajām privilēģijām. Salīdzinām ar sudrabu. Sudrabs tev ir pieeja tikai travel saitam, jeb ceļojuma vietnei, kas ir līdzīgi kā Bookings, kur tu vari rezervēt savus viesnīcas, mašīnīri, lidmašīnas biļetes un daudz ko citu. Bet viņiem nav pieejama ne pasaules tūrē, ne geravajiem, ne šiem sapņu ceļojumiem. Tātad, un arī sudrabam nav šie turismu punktu, līdz ar to tu vienkārši maksā mēneša maksu un vienkārši taisi kluba biedrs, kas vienkārši izmanto šo privileģiju, vienkārši rezervēt, piemēram, tikai viesnīcas. Jā, tātad titāns, ja platīns, titāns jau sākās ar 150 turismu punktiem, tad tev ir pieeja pasaules tūrē un geravējiem līdz 50%. Un platīns tev ir pieeja gan pasaules tūrēm, gan geravējiem, gan ceļojuma vietnei. Pasaules tūrēm atlaides līdz pat 80%. Šodien redzēju tos $9, $8. Jā, tad šis ir par to, ka tu vari ceļot izdevīgāk. Tad, protams, pastīsimies, kā tu reģistrēties. Reģistrēties tu vari samaksājot šo augšējo samaksu. Pastīsimies tieši platīnu. $269,95 un tev kontā uzreiz iebrž 270 turismu punkti. Tā kā tava naudiņa nekur nepazūd. Tu samaksā biedra maksu un tu izmanto tev kontiņā iebrž šie turisma punkti. Tad, restīvi, tu naudiņa pārceļās uz punktiem. Ja? Un tad katru mēnesi tu maksā $135 un tev katru mēnesi ienāk vēl plus 270 punkti.
Gada laikā tu vari aizbraukt vismaz 2 ceļojumos tieši uz pasaules tūrēm vai getawayiem, sakrājot šos punktus. Un, jā, un vienkārši baudīt visus šīs privilēģijas. Un redzēt visas tās cenas, ko redz aģenti, un nepārmaksāt. Tad, ko darīt, lai tev par šo mēnešu maksu nav jāmaksā? Ka tu vari ceļot, parādot citiem šādu iespēju 3 cilvēkiem. Tev kompānija pasaka paldies un samaksā $135 tev, kas ir tava mēneša maksa. Respektīvi, tev no savas kabatas vairs nav jāmaksā. Un kā to izdarīt? Kļūsti par šīs kompānijas partneri. Cilvēku, kas ir tas savā ziņā kā vēstnesis, jeb cilvēks, kurš pastāsta par šo iespēju, kā nepārmaksāt arī citiem cilvēkiem. Un tā gan ietaupa pats, ietaupa tādā ziņā, ka viņš turpina ceļot par izdevīgu cenu tieši par aģentu cenām un parāda to arī citiem. Un arī šis otrs cilvēks, šie 3 cilvēki, arī turpina ceļot un nepārmaksā par savām rezervācijām. Restīvi, tu neesi skops, bet tu esi padalošs. Un parādot citiem, tu nopelni naudiņu, un jo tu parādi citiem, kā ietaupīt naudu šajos ceļojumos. Tad katra kļūt par šo neatkarīgā biznesa īpašnieku, jeb partneri šajā kompānijā Travoriumā, lai arī tev nav jāmaksā šī mēneša maksa, bet tu turpina krāt šos punktus un ceļot. Tāpat arī tu vari padarīt citiem to izdarīt. Un tā katru gadu tu maksā $99,95. Un tev ir pilnīgi viss, lai tu varētu startēt šajā biznesā. Tev ir mājaslapa, tev ir back office, vadības panelis, tev ir mārketinga video, apmācības, gatavs biznesa aizslēgas rokā, nodokļu priekšrocības. Kas ir forši? Tas, ka tu vari startēt ar pilnīgi neko. Tu esi kluba cilvēks, kurš bauda šī kluba privilēģijas, ceļo, piedzīvo un parādot citiem, tu vari tā kā turpināt ceļot. Tūlītās. Labi. Bērniņš aizgāja. Nečurp ātri, nečurp. Tiš. Lūdzu. Tap. Jā, tas ir 10 no maijā, man tas tiešām patīk. Tad tev ir 9,95 katru gadu. Tas ir kā labs starts, to nekas cits nav jāpērk vai jāmaksā. Jo, tā kā mēs startējam kaut kādā biznesā, kad mēs esam mazu biznesa īpašnieki, tad mums ir nepieciešams ļoti daudz dažādas lietas. Un viena no tām lietām ir īre, viena no tām lietām ir aprīkojums, jo mans vīrs, piemēram, ir logu mazgātājs, un viņš arī teiknes tīra un valsts kaut kādas lietas, viņš ir mazais uzņēmējs. Un arī Latvijā mums ir bizness. Un tāpēc arī šis par to, cik daudz ir jāiegulda biznesā, lai viņi vispār uzstātu, lai viņš vispār sāktu pelnīt, ir jāiegulda diezgan liela nauda, tie varbūt vairāki tūkstoši. Jo arī, piemēram, mašīna ir jāpērk, aprīkojums jāpērk, visādi filtri, visādi galiņi, mazi galiņi, tur šāmītis, tur visādi, visādi sīkumi, kas tas sastāv arī daudz. Šeit tev ir 9,95, to pa neko nav jādomā. Tu turpini ceļot, tu turpini baudīt šos ceļojumus un parādi to arī citiem, un to par to kompāniju viņš pasaka paldies. Pastīsimies, ko tad mēs varam saņemt. Lai tu kļūtu par platīna direktoru, tu esi platīna, ja? Platīna izmanto, tu esi platīna biedrs, ja tev ir platīna abonements. Lai tu kļūtu par platīna direktoru, tev ir vajadzīgi tikai 3 personīgie partneri, kas arī ir platīni. Un tu saņem bezmaksas dalību. Jo kompānija tev samaksā $135 katru mēnesi, un tev turpina maksāt. Šie cilvēki turpina baudīt privilēģijas, kā kluba biedri, a kompānija tev katru mēnesi samaksā $135 par to, ka šie cilvēki turpina baudīt šīs kompānijas privilēģijas. Un $445 katru dienu. Tātad pastīsimies, cik daudz mēs varam nopelnīt, ja mēs turpinām parādīt
iedvesmot vēl daudz dažādus cilvēkus, kuriem patīk ceļot un kuri grib ietaupīt ceļojot. Viens zvaigžņu direktors, divi zvaigžņu direktors, trīs zvaigžņu direktors, seši zvaigžņu direktors. Vienkārši palīdzot izdarīt cilvēkiem pilnīgi to pašu. Kā ceļot, kā dabūt bezmaksas abonementu. Vienkārši uzaicinot trīs cilvēkus, padaloties, kad šeit ir iespēja nepārmaksāt naudiņu uz savām rezervācijām, ceļot izdevīgāk, redzēt cenas, kā aģenti to redz, un tā, pieleģisējot katram cilvēkam trīs platīnus, ja viņš ir platīns, tad tu turpini augt, tu turpini palīdzēt, un tev kompānija par to arī samaksā, ja pasaka paldies, ka tu palīdzi un parādi vēl daudziem cilvēkiem šo iespēju, kā nepārmaksāt. Šeit pasīvi ienākumi, kas ir dienas maksājums, tad katru dienu ienāk naudiņa, 10, 25, 70, 100 dolāri katru dienu. Šeit arī pastīsimies, kāds izskatās, tabuliņā. Tur ir, kur platīna direktors, 3 personīgi pievienotie cilvēki, viens kreisā pusē, divi labā pusē, dienas peļņa 445, mēneši 135, vēl bonus 50 plus 5. Tad par katru cilvēku, kas vēl izrāda interesi, ka viņš vēlas pievienoties, viņš dabūna 50 dolārus. Ja? Viņš pievienojās, un tu saņem 50 dolārus. Ja tu esi platīna direktors, tu saņem 50 plus 5. Tātad, jā, tad gadā vidēji gada aptuvenie ir platīna direktors saņem 1620 dolārus. Ja mēs pastamies, ja mēs palīdzam šiem 3-4 cilvēkiem izdarīt to pašu, atrast savus 3 cilvēkus, 4-3 cilvēkus, kas arī izmanto šīs kluba priekšrocības, tad mēs jau saņemam dienā 10 dolārus, te jau ir 340 dolāri mēnesī, tas 135 mums noiet nost, pārējais paliek mums uz rokas, vēl bonusā plus 15 dolāri, bonus 50 plus 15. Tātad gadā tie apmēram ir 4800 dolāri. Ja? 18, 8, 42, 8 līdz 100 tūkstoši dolāri. Un te arī nav griezti, jo pie vēstnieka nekas neapstājās. Mums šeit šīs summas ir diezgan optimālas. Piemēram, ja mēs pastamies uz mūsu īri, mēs 2 stabu dzīvokli maksājam īrē 1250 eiro. Ja? Tad šeit paskatāmies, jā, tad rekur 1500 dolāri, un ir tikai 2 zvaigznes, tas nozīmē, man ir 5 personīgi pievienotie cilvēki, un viņiem palīdzēs izdarīt tas pats. Tad, ja, respektīvi, es varu samaksāt savu īri, tikai parādot cilvēkiem, kā nepārmaksāt par šīm rezervācijām. Restīvi, tu ceļo, tu nepārmaksā, tu parādi to citiem. To par to kompāniju pasaka paldies, un tu vari samaksāt sev īri, un šeit tik forši. Pastīsimies vēstnieku dzīvesveidu, ja cilvēks, kurš ir ceļotājs, kuram patīk ar to dalīties, un viņš palīdz izdarīt to arī savai komandai. Un viņš saņem 140 dolārus katru dienu, tas ir aptuveni 4200 līdz pat 12,000 un vairāk katru mēnesi. Viņam ir gada atvaļinājums, viņam ir dažādas krutas dāvanas no visādiem krutiem veikaliem. Tur Louis Vuitton, es pat nezinu, kā viņi prezentē, tur, nezinu, Chanel, tur vēl kaut kas, ja. Un viņiem šeit ir brīnišķīgi kruti pulksteņi, kas īstenībā, ja es nemaldos, bija, to aizmirstam cilvēkam vārdu, 007, laikam, vai kas, es neatceros, bija tāda filma, James Bonds, ja. Un tad šeit ir ļoti līdzīgi pulksteņi, kad tieši, vai arī tādi tieši paši, ir jāapstāsta vēl. Bet, jā, tad restīvi gan sieviešu, gan vīriešu, tas sasniedz 3 zvaigžņu vēstnieku, viņiem kompānija šāds uzdāvina. Tad vēl viņiem tur dāvina visādus tur gredzenus, tur divu zvaigžņu direktors, viņiem kaut kādu krūtu gredzenu, un tur vēl visādas lietas. Un tas man ir tik forši, ka tā kompānija, tu ceļo, tu jau baudi, tu jau piedzīvo, bet tu parādi kādam citam, un tev kompānija vienkārši palīdz vienkārši dāvanas ņem, es tev saku paldies, ņem. Mojos tik forši. Globālajie fonesa fondi, viņiem ir čeks, kur tu vari tērēt, kur tu viņu vēlies. Tad, ja tev kompānija saņem čeku, tu vari vēl ceļot. Jūs ir kruti. Dāvanas, jā, kā es esmu Louis Vuitton, un vēl visādi ceļoja, viņi kopā ceļo, viņi bauda, viņi brauc
ar komandām, viņi brauc ar ģimenēm, mums ir pazīstamie cilvēki, kuri ar 2 gadu laikā uzbūvēja, ar 6 bērniem gaidot 7. 2 gadu laikā uzbūvēja biznesu vairāku desmitu tūkstošu dolāru ar peļņu. Tātad, jā, tad paskatīsimies. Man šķiet, ka arī šis cilvēks arī pelna šajā šomēnes, ne šomēnes, bet vispār mēnesī viņš pelna 40 000 un vairāk mēnesī. Jā, tad paskatīsimies šeit, kad, ja šeit vidēji īrijā cilvēki pelna varbūt tādi, teiksim, tā vidējā līmeņa 40 līdz 60 tūkstoši gadā. Ja, tad šis cilvēks, kas ir piedzvaigžņu ambasadors, viņš pelna 40 tūkstošiem mēnesī, un kā arī šeit var to redzēt, 38, 42 dolāri, 42 dolāri, 42 tūkstoši dolāru mēnesī, un tā arī tas ir. Un tas īstenībā ir arī krūti, tev ir pat reāli piemēri, kas ir gan arī tāpatās cilvēkam, kurus tu pazīsti. Tāpat arī šeit var arī paskatīties 1 zvaigžņu, 2 zvaigžņu, 3 zvaigžņu, 4, 5 zvaigžņu direktors, vēstnieks, cilvēku, kas vienkārši izveido komandu, parāda, nav skopi, nav lepni, nav cilvēki, zini, patur zem spilvena savu biedru abonementu, bet to parāda arī citiem, padaloties ar to citiem, un tā arī parādot citiem cilvēkiem šo iespēju un palīdzot arī viņiem izdarīt to pašu, viņi bauda šīs privilēģijas, un kompanija vienkārši pasaka paldies. Un, kā jau es teicu, iespējami neierobežoti ikdienas ienākumi, jeb tava peļņa var tikai augt un augt. Visi atkarīgs no tā, cik daudz tu esi padalījies no cilvēkiem. Cik daudz tu neesi skops? Es tie, jo vairāk tu padalīsies, jo vairāk tu pasakīsi šiem cilvēkiem, hei, te ir iespēja nepārmaksāt naudu par saviem ceļojumiem. Vai, piemēram, tu redzi, ka ir cilvēks, kurš kaut kur ceļo, un tu viņam paprasti, cik tev izmaksāja tā viesnīca. Un, piemēram, man izmaksāja viesnīca tur $1000, ja 1000 eiro par 7 dienām. Ja? To, piemēram, pasties Travorium lapā, ka tev 7 dienās tas izmaksā pat to 300-500 eiro. Un tu tāds, hei, tu samaksāji vairāk nekā vajadzēja. Un šis cilvēks, jā, tiešām, es arī gribu pasties, kas tas ir. Un tā tu arī parādi cilvēkiem, jo viņiem interesē ietaupīt naudu, lai viņi var ceļot tālāk. Jo man šeit tik krūti, ka tev ir, piemēram, 500 eiro brīvi, kur tu vari izmantot, piemēram, citās ekskursijās. Man liekas, tik krūti. Un, jā, tad esi cilvēks, kas grib dalīties. Esi cilvēks, kas grib, jā, man uzkārās kaut kas. Tad, jā, tad esi cilvēks, kas grib padalīties ar šo kompāniju. Cilvēks, kurš ir ar plašu sirdi. Un tā, tu atradīsi arī šai kompānijai jaunus biedrus, bet arī parādīšanu cilvēkiem, kā nepārmaksāt. Un neiem bez iemesla šajā kompānijā cilvēku, kuri, piemēram, ir aizgājuši un kas nav mazsvarīgi, tas, ka, piemēram, ja tev, piemēram, saproti, es gribu kaut kur citur, es negribu vairāk šita. Un ir tāds, ir iespēja atcelt membershipu. Un tu to vari darīt, un tev nekāda līguma nav, tev nav nekādi sodi, tev nav nekādas, nezinu, soda maksas par to, ka, hei, tu esi pārtraucis tur līgumu, un tu nedrīksti, un tā, un nē, tā nav. Un, jā, tāpat arī cilvēki, kuri aizgājuši projām, viņi nāk atpakaļ, jo viņi saprot, nu nav nekur citur nekādas labākas kompānijas, kas var iedot šitādas atlaides. Nu nav. Nu, un tāpēc cilvēki viņiem patīk, kā bija Travolja, un tāpēc viņi nāk atpakaļ uz šo kompāniju. Tad, jā, tad esi viens šis cilvēks, kas grib būt ar plašu sirdi, kas grib pats ceļot, kas grib pats piepildīt savus sapņus, pats grib saviem bērniem nodrošināt labu dzīvi, ceļo, piedzīvo, saredzi un dalies ar to citiem. Jo, jā, Travorījums ir uzņēmums labākai dzīvei. Tāpēc sazinies ar personu, kas tevi uzaicinājuši uz Zoom, vai nosūtīja linku uz YouTube ierakstu, vai tu esi redzējis šo ierakstu YouTube kanālā. Pajautā, kā reģistrēties, vai arī parādi man vēl kādus piemērus, man ir jautājumi, un kļūsti par mūsu uzņēmumu partneri. Kļūsti par cilvēku, kam ir plaša sirds un kas vēlas padalīties, un arī tu varēsi nopelnīt savus pasīvos ienākumus šajā kompānijā, jo mēs tevi vadīsim soli pa solītim un iemetīsim visas tās strateģijas, kas tev ir nepieciešamas, lai startētu šajā kompānijā un arī izaugtu, kas tev ir nepieciešams taviem panākumiem. Tā kā
lai tev viss izdodas, un tad jau tiksimies uh, gan, citos zūmos, kā arī, kā arī citos ceļojumos, kādā varbūt pasaules tūrē, lai tev izdodas. Labi, devai, lai tev forša diena. Tā!